Vēl viena diena ir sākusies. Mēs joprojām jūtamies noguruši no vakardienas, un jauni izaicinājumi jau gaida. Darbs, ģimene, bērni, mums ir tik daudz darāmā, ka pat aizmirstam paelpot. Cenšoties visu paspēt, mēs ātri vien jūtamies saspringti. Darbs, bērni, mājas soli, visa šī nasta liek justies nomāktiem. Un dienas beigās, kad mēs atgriežamies mājās pārguruši, vienīgais, ko gribam darīt, ir iekrist dīvānā. Bet pat tad mēs jūtam, ka kaut kā pietrūkst. Ir pienācis laiks iet gulēt, bet mēs nevaram aizmigt. Mēs grozāmies un griežamies, bet miegs nenāk. Mūsu domas un raizes neļauj mums atslābināties. Mūsu smadzenes joprojām darbojas, un tiklīdz mēģinām aizmigt, jūtamies vēl nomāktāki un nogurušāki. Vai tas izklausās pazīstami? Jūs neesat viens. Arī daudzi citi cilvēki ar to cīnās. Jūs neesat viens. Bezmiegs ir izplatīta problēma, taču tai ir risinājums. Bezmiegs kļūst arvien izplatītāks. Stress, zilā gaisma no telefoniem, trauksme, tas viss ietekmē mūsu miegu. Mēs pastāvīgi esam tiešsaistē, strādājam līdz vēlam vakaram un vienmēr par kaut ko uztraucamies. Skatoties telefona ekrānā vai strādājot pie datora līdz vēlai naktī, mēs izjaucam savu miega un nomoda ciklu. Labā ziņa ir tā, ka ir daudz vienkāršu un dabisku veidu, kā uzlabot miega kvalitāti. Regulāras fiziskās aktivitātes, veselīgs uzturs, joga un meditācija var palīdzēt mums labāk gulēt. Šajā video mēs iepazīsimies ar dažām metodēm, kas palīdzēs ātrāk aizmigt. Mēs iemācīsimies veikt elpošanas vingrinājumus, meditēt un radīt relaksējošu atmosfēru guļamistabā. Mēs atradīsim veidus, kā uzlabot miega kvalitāti un atkal baudīt mierīgu naktsmieru. Labs naktsmiers ir ļoti svarīgs mūsu fiziskajai un garīgajai veselībai. Miega laikā mūsu ķermenis un prāts atpūšas. Kad esam pietiekami izgulējušies, mums ir vairāk enerģijas ikdienas gaitām. Pēc mierīgas nakts mēs pamostamies atpūtušies un enerģijas pilni. Mēs spējam labāk koncentrēties un ātrāk mācīties. Labs miegs stiprina imunsistēmu, veicina gremošanu un regulē hormonu līmeni. Tomēr bieži vien ir grūti aizmigt. Miega traucējumiem var būt dažādi iemesli, tāpēc ir svarīgi noskaidrot to cēloni. Viens no biežākajiem miega traucējumu iemesliem ir stress. Kad esam saspringti, mūsu domas nemitīgi klejo un mēs nespējam atslābināties. Stresu var radīt darbs, ģimene, attiecības, jebkura mūsu dzīves joma. Kad esam pakļauti stresam, mūsu organisms izdala hormonu kortizolu. Kortizols liek mums justies nomodā, tāpēc pirms gulētiešanas ir svarīgi nomierināt ķermeni un prātu ar meditāciju, elpošanas vingrinājumiem vai jogu, lai samazinātu kortizola līmeni. Zilā gaisma, ko izlučēja telefoni, planšetdatori, datori un televizori, negatīvi ietekmē mūsu miegu. Zilā gaisma nomāc miega hormona melatonīna veidošanos, tāpēc ir svarīgi izslēgt šīs ierīces vismaz stundu pirms gulētiešanas un tā vietā palasīt grāmatu vai paklausīties mūziku. Turklāt arī trauksme un raizes var traucēt miegu. Tā vietā, lai gulētu, mēs bieži vien domājam par pagātnes notikumiem vai uztraucamies par nākotni. Tas pastiprina trauksmi un var izraisīt apburto loku. Pirms gulētiešanas ieteicams pierakstīt savas domas dienas grāmatā vai iet siltā vannā. Dziļās elpošanas vingrinājumi ir lielisks veids, kā nomierināt ķermeni un prātu. Tie palīdz mazināt stresu, uzlabot koncentrēšanos un ātrāk aizmigt. Lai gan mēs elpojam neapzināti, apzināta elpošana var būtiski ietekmēt mūsu fizisko un garīgo veselību. Elpošanas tehnika 4-7-8 ir vienkārša, bet efektīva metode, kas palīdz ātrāk aizmigt. To izstrādāja Dr. Andrew Vails, balstoties uz senām jogas elpošanas tehnikām. Šo tehniku izmanto, lai mazinātu stresu un uzlabotu miega kvalitāti. Šī tehnika balstās uz noteiktu ieelpas un izelpas ritmu, kas palīdz nomierināt nervu sistēmu, mazināt trauksmi un sagatavot ķermeni miegam. Regulāri praktizējot, šī tehnika palīdzēs jums justies mierīgāk un atbrīvotāk. Lūk, kā veikt elpošanas tehniku 4-7. Apsēdieties vai apgulieties ar taisnu muguru ērtā pozā. Vislabāk izvēlēties klusu vietu, kur neviens jūs netraucēs. Lai gan šo tehniku var veikt jebkurā laikā, visefektīvāk to darīt pirms gulētiešanas. Pēc tam piespiediet mēles galu pie smaganām aiz augšējiem priekšzobiem. Ir svarīgi turēt mēli šajā pozīcijā visas prakses laikā, lai kontrolētu gaisa plūsmu. Tad lēnām izelpojiet caur muti, pilnībā iztukšojot plaušas.
iztēlojieties, ka jūs atbrīvojaties no visas stresa un spriedzes savā ķermenī. Aizveriet muti un lēnām ieelpojiet caur degunu, skaitot pie sevis līdz 4. Lēnām un apzināti ieelpojot, mēs piepildām savu ķermeni ar skābekli un nomierinām prātu. Aizturiet elpu un skaitiet pie sevis līdz 7. Aizturot elpu, mēs ļaujam savam ķermenim absorbēt skābekli un atpūsties. Lēnām izelpojiet caur muti, skaitot pie sevis līdz 8. Lēnām izelpojot, mēs atbrīvojamies no ogleskābās gāzes un varam sajust, kā spriedze mūsu ķermenī mazinās. Atkārtojiet elpošanas ciklu 4-7 vēl 4 reizes. Kad esat apguvis tehniku, varat pakāpeniski palielināt ciklu skaitu. Šī tehnika ir noderīga ne tikai pirms gulētiešanas, bet arī stresa un spriedzes mazināšanas laikā. Tehnika 4-7 pazeminātu sirdsdarbības ātrumu, pazeminātu asinsspiedienu un nomierinātu nervu sistēmu. Regulāri praktizējot, mēs kļūstam izturīgāki pret stresu. Šī tehnika palīdz mums vieglāk aizmigt un nodrošina mierīgu naktsmieru. Daudzi cilvēki ir ziņojuši, ka šī tehnika ir palīdzējusi viņiem uzlabot miega kvalitāti un justies atpūtušākiem pēc pamošanās. Izmēģiniet elpošanas tehniku 4-7 jau šovakar un pārliecinieties paši, vai tā darbojas. Paldies par skatīšanos! Ja jums patika šis video, spiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu. Neaizmirstiet padalīties ar to ar saviem draugiem. Nospiediet zvaniņu, lai saņemtu paziņojumus par jauniem video. Izmēģiniet elpošanas tehniku 4-7 jau šovakar un pārliecinieties paši, vai tā darbojas.